Jau pusgadu Līvānu dzīvokļu un komunālo saimniecību pārvalda jaunā vadība. Pa šo laiku daudz kas tika izmainīts gan uzņēmuma iekšējā struktūrā, gan tā darbības pamatvirzienu izpildīšanā. Tika uzsākti darbi teritorijas un iekšējo telpu sakārtošana, kā arī iegādāta nepieciešamā darba tehnika. Sākot no oktobra mēneša pagājušā gada uzņēmumā tika veikta uzņēmuma pārstrukturizācija, izvērtēta katra cilvēka darba pienākumi, uzdevumi, atdeve, ekonomija. Un šī rezultātā pasākuma tika izveidotas divas jaunās operatīvās rēģēšanas brigādes un izmainīts cilvēku skaits un amatu pienākumi apakšu uzņēmumos. Viens no uzņēmuma pamatdarbības virzieniem ir santehniskie remontdarbi. Lai tā darbinieki varētu operatīvi ierasties uz izsaukumu un kvalitatīvi izdarīt savu darbu, ir iegādāts speciāli aprīkots transports. Paši darbinieki atzīst, ka agrāk viņiem uz izsaukumu bija jābrauc ar velosipēdu vai pat jāiet ar kājām. Līdz ar to paspēt uz visām avāriju vietām nebija iespējams, kā arī bija maz instrumentu. Problēmas ir dažādas, sākot ar blīves nomaiņu un beidzot ar krānu un stāvvadiem. Tagad mēs esam pilnīgi mobili, ne no viena neesam atkarīgi, piebraucam un strādājam. Pašlaik iesākta daudz dzīvokļu māju nokalpojušo magistrālu ūdensvadu maiņu uz jaunām. Paredzēts, ka 2 gadu laikā tie tiks nomainīti visās 98 mājās. Visi remontdarbi tiek veikti par komunālās saimniecības līdzekļiem. Pagrabos mēs mainām novecojušos guļvadus un notiek arī stāvvadu un to krānu nomaiņa, lai katrā dzīvoklī to varētu atslēgt atsevišķi, nevis visā mājā. Tas būs ekonomiski izdevīgi nevis uz dotajā brīdi, tie būs papildu izdevumi. Tas būs ekonomiski izdevīgi turpmākajos gados, jo nenāksies vairāk atgriezties un lāpīt caurumus. Nākošais etapas būs stāvvadi, kur atkal ņemsim, vērtēsim, kur ir pati kritiskākā māja un sāksim mainīt arī stāvvadus uz plasmasa vadiem. Jo to atļauj jaunākās tehnoloģijas, kuras sekojam līdzi, protams, un arī iegādājamies speciālu aparatūru, kas sametina, tā teikt, plasmasas vadu kopā salē. Un tā palēnām dosimies uz priekšu. Pilsētas iedzīvotāji Līvānu komunālās saimniecības darba vērtē dažādi. Tiešām nav nekādu man ar viņiem darīšanu bijis, bet bija tur nestrādāja man, kā to sauc, ventilācija. Mēs ar 2. dienā atbrauc un visu ar švabrām tur izkasi un iztīrīju un negāja kaut kas tur arī izlietnē, atbrauca 2 uzreiz un sataisīja tiešām gods un slava. Man nekas nebija pat jāmaksā. Profilaksi jātaisa, ne jau tad, kad jau avārija notiek un izsaucu dienestu to. Kādas viņiem iespējas, tur jāmaina viss. Kā jau teicu, siltināsim māju, mainīsim podus, visu. Ne visi grib. Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības nākotnes plānos ir vēl viena projekta realizācija – atkritumu šķīrošanas laukuma izveidošana. Līdz ar to tiks radītas 10 papildus darba vietas.